slavēts Jēzus Kristus. Latvijā Rēzeknes Aglonas diecēzes jauniešu dienas Marijaņu garīguma noskaņās. Es izliešu savu garu pār visu miesu, noslēdzies 9 nedēļu svētā gara seminārs. 19. jūnijā Svētā Alberta draudzē. Bīskaps Vilhelms Lapelis atsveicinās no Kurzemes. Aglonas koris dzied Spānijā. Lauras Freinātes personāla izstāde atklāšanās par Kristus ciešanu jēgu. Liepājā konferences skolotājs kristietis. Par jūlijā priesteru konferencē runāto. Ziņas no Vatikāna. Benedikts 16. Atveriet savu sirdi Dievam un iepazīstina ar Svētā Krēsla ekonomisko bilanci 2011. gadā. Baznīca pasaulē. Ņujorkā cīnās par vienlīdzības tiesībām. Arheologi pēta Izraēlas tautas vēsturi. Karitas sniedz palīdzību Rietumu Āfrikā. Turcija pret abortiem. Pāvesti 7. gadsimtos. Intervija. Īpašā saikne ar Latviju. Mīliet viens otru ar žurnālu pārstāvi Miroslavu Rutski. Viedoklis, kam kalpot priesteris Ilmārs par bērnības svētkiem. Kāpēc nevar piecelties Bībele un augļošana? Svētceļojuma maršruts Latvijā no okeāna līdz okeānam. Jauna grāmata Anna Merlo Spēt atlaist. Pārdomas par jauno evaņģelizāciju. Kas mūsos ir tas, kas nepiesaista? Aktuāli. Skrienot kopā ar Jēzu. Fotoreportāžā Latgales psalmu dziedājumu Rīgā. Sludinājumi. No 13. līdz 15. jūlijā rekolekcija mājā Dzintaros notiks franciskāņu sekulāru ordeņu ģimenes rekolekcijas. Rīgas katoļu ģimnāzijā uzņem audzēkņus visās klasēs. Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts 2012. un 13. studiju gadā uzņem studentus akreditētās studiju programmās. Sveicam arī priesterus jubilejās. Lai jums skaista vasara, pagaidām viss, līdz nākamajam